kā mazināt valstī bezdarbu, būtu līdzīgi kā IT un nozarē tas šobrīd notiek, kā mums blakus telpā stāsta, ka darba devēji ir ieinteresēti iet pie augstskolām un iet pie augstskolām nevis to pēdējos kursos, lai uzrunātu jau tūdaļ praksē ejošos jauniešus, bet gan uzrunāt viņus jau pirmajos kursos, lai sniegtu viņiem ieskatu par to, priekš kam viņi mācās un kas viņus sagaidīs, ka viņi būs pabeiguši teorētisko daļu un viņi būs gatavi praktiskajai. Tas, man liekas, ir ļoti skaists piemērs, un ja varam ticēt IT nozares pārstāvjiem, tad viņu sektors mūsu valstī ir sakārtots. Kādēļ tā pārējie sektori nevarētu ņemt piemēru un savest to kārtībā līdzīgi? Mans ieteikums, kā uzlabot jauniešu nodarbinātību valstī, būtu tas, ka jāsāk valdību ar ministrijām, lai tās dot jauniešiem darbu, prakses vietas, lai viss smagums negulstos uz darba devēju pleciem. Savam jaunam bezdarbniekam es iesaku būt aktīvam un uzņēmīgam meklējot darbu, saprast savas stiprās un vājās puses, apzināties savas darba tiesības. Viņam ir jānoskaidro savas darba tiesības, lai varētu droši iet darba tirgu. Viņam noteikti neieteiktu varbūt meklēt darbu ārzemēs, jo nav nekādas absolūti garantijas to, ka viņš atradīs to, ko viņš vēlās. Un tam, ka ja viņš ir iebraucējis svešā valstī, tad arī jūs viņu skatīsies kā uz iebraucēju. Un diez vai viņš arī sasniegs savus karjeras mērķi viesoties svešā valstī. Tāpēc arī es uzskatu, ka labāk to darīt Latvijā. Un atrasties šeit uz vietas, kur viņam ir draugi, kur būtu palīdzība. Un kā viens no variantiem var būt, piemēram, sekot līdzi dažādiem darba piedāvājumiem, kas izlec malā stūrī, gan Facebookā, gan draugos, gan mēs visi esam sociāli aktīvi arī telefonu ziņā, kad ik pa laikam sazinies ar kādu savu draugu, kurš strādā kaut kur, vai tev kaut atbrīvojies, nav kādu piedāvājumu. Tādēļ es noteikti aicinātu uzņēmējus doties vairāk uz augstskolām un nevis pie pēdējiem kursiem, lai uzrunātu tos, kur tūdaļ jau dosies, bet iet uzrunāt tieši pirmajos kursos. Tādējādi viņi jau parāda savu darbu vidi, kas viņus sagaidīs pēc kāda laika, un ieinteresē jaunieti pirmkārt pusceļā nepadoties un turpināt mācības līdz galam. Otrkārt jau viņu sagatavo tam, ka ja viņš būs pietiekoši centīgs un uzņēmīgs, viņam gala beigās būs prakses iespējas, un viņam ir ļoti iespējams pēc šīm prakses iespējām būs arī iespēja atrast darbu.